Čau! Kad noskatīsies šo video, sapratīs, ka mākslīgā intelekta aģentu veidošana nav nekas sarežģīts. Kopā ar tevi mēs izveidosim 3 dažādus aģentus. 2 no tiem mēs taisīsim Copilot for All versijā, jeb tajā versijā, kas ir pieejama patiesībā ikvienam valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekam, un vienu no aģentiem mēs veidosim Copilot paplašinātajā, jeb M365 Copilot versijā, lai saprastu, kāda ir atšķirības starp vienu un otru. Tāpatās pa ceļam mēs noskaidrosim daudz un dažādus konceptus, lai vienkārši veidot šo te pārliecību tevī par to, kā atšķirt aģentu veidus, kā izmantot vienu vai otru attiecīgajās situācijās. Tāpat cilvēki ļoti bieži vaicā man, kā tad es varu zināt, kāda man ir Copilot versija tā. Vienkāršotā vai paplašinātā, to mēs arī pa ceļam sapratīsim. Lai arī nosaukums šim video ir aģentu veidošana valsts un pašvaldību iestādēm, šīs zināšanas noteikti noderēs jebkuram no Office darbiniekiem. Un tā kā mans mērķis šogad ir palīdzēt 10 000 cilvēku tiešā veidā, ja redzi, ka šis ir noderīgi, droši dalies. Pirms mēs ķersimies pie paša aģentu veidošanas, mēs mazliet izskriesim cauri dažiem slaidiem, lai iedotu šo te vispārīgo bildi, un tad arī uzreiz darbosimies pašā aģentu veidošanas vidē. Tātad sāksim ar to, ka paskatīsimies, kas tad vispār ir aģents. Kad mēs runājam par aģentiem, man ļoti patīk to vilkt paralēls ar vienkārši aģentu definīciju, ko es esmu paņēmis no Tēzora. Tad aģents savā būtībā ir cilvēks, kurš veic kaut kādu uzdevumu tavā vai organizācijas vārdā. Un ja mēs velkam paralēlus, pieņemsim ar nekustamā īpašuma aģentu, tad tas ir cilvēks, kuram tu uztici iespēju izpētīt nekustamos īpašumus tavā vārdā. Ja gadījumā tev kāds no īpašumiem ir iepaticies, šis te nekustamā īpašuma aģents palīdz tev norunāt tikšanos. Šis aģents arī palīdzēs nokārtot visas juridiskās nianses, gadījumā, ja esi nolēmis iegādāties šo te nekustamo īpašumu. Un kas tad ir mākslīgā intelekta aģents? Pavisam vienkāršos vārdos, mākslīgā intelekta aģents ir tavs viedais digitālais kolēģis, kurš ir gatavs tevi atbalstīt 24 stundas diennaktī. Tātad Microsoft vidē tiek runāts par 3 dažādiem aģentu veidiem. Viena no tiem ir attiecīgi datu izgūšanas aģenti, un tos mēs šodien tā kā arī uztaisīsim. Citi ir, pieņemsim, uzdevumu aģenti, kas jau var sevi ietvert daudz komplicētākas darbplūsmas. Un pats advancētākais līmenis Microsoft kontekstā tie ir autonomie aģenti, jeb aģentu sistēmas, kas var veikt darbības ar cilvēku, jeb human in the loop vai bez cilvēka. To mēs šodien neveidosim, tas būs pieejams kādā citā video. Un tātad mākslīgā intelekta aģents var paveikt daudz un dažādu uzdevumu tavā vietā. Piemēram, ja ir nepieciešams regulāri veikt kaut kādas darbības, kas ietvertu kaut vai dokumentu vai darbību ierakstīšanu sistēmā, aģenti to var realizēt. Viņš var pieņemt lēmumus, spriest, kas ir izdevīgi, kas nav izdevīgi konkrētajā situācijā. Tāpatās var rīkoties un novērot situāciju, lai padotu tev vajadzīgo signālu, kad, pieņemsim, ir pamanījuši kaut kādu konkrētu apdraudējumu. Un visbeidzot, tajā augšējā līmenī aģenti spēj arī paši pilnveidoties, jeb balstoties uz iepriekšējo pieredzi, izdomāt, ka ir jauna situācija, kā man būtu jārīkojas šajā jaunajā situācijā, un attiecīgi kļūst arvien labāki. Tātad, ja runājam par Copilot, jo šī ir tā tēma, Copilot valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, tad ir jāsaprot fundamentāla šī te koncepcija. Copilot nav tikai tavs digitālais asistents. Tā patiesībā ir saskarne, jeb vide, kurā tu vari piekļūt daudz un dažādiem produktiem vai aplikācijām, kuras tev arī ikdienā var uzlabot darbu, efektivitāti. Šodien mēs gan visvairāk runāsim un darbosimies ar pašu aģentu veidošanu, bet citos videos pastāstīšu par daudzām citām funkcijām, kas var uzlabot sadarbību gan ar kolēģiem, gan arī efektivizēt pašai vai pašam savu darbu. Tātad aģenti kā tādi Copilot vidē ir 4. Vieni no tiem ir iebūvētie aģenti, tie ir tie aģenti, kuri jau ir specializēti kaut kādu uzdevumu veikšanai.
kā piemēram designer, kurš palīdz tev veidot attēlus, kurš palīdz tev veidot infografikas, kurš palīdz veidot arī video, nu un vēl citas lietas, ko mēs varam apskatīt sadaļā Create. Otra aģentu grupa ir tie aģenti, kas ir paredzēti ikdienas lietotājiem. Tie pamatā ir deklaratīvi aģenti, jeb no code. Tas nozīmē, ka, lai izveidotu šādus aģentus, tev nevajadzēs zināt, kā rakstīt pareizi kodu, kā viņu integrēt kaut kādos konkrētos risinājumos. Tu varēsi vienkārši ar šo te valodas vaicājumu palīdzību definēt funkciju, lomu saviem aģentiem. Tos tad mēs arī šodien pamatā būvēsim. Trešā grupa ir SharePoint aģenti, un kā jau pats nosaukums liecina, tad tie ir aģenti, kuri dzīvo SharePoint vai OneDrive vidē. Šodien mēs neapskatīsim SharePoint aģentu šajā video, bet lūkojies citu video, kur var redzēt, kā tiek veidot SharePoint aģenti. Un visbeidzot, tie ir tie advancētie aģenti. Advancētos aģentus mēs nevarēsim veidot šajā Teams vai chat vidē. Tos parasti veido vai nu Foundry, kas ir pro-code vide, vai veido arī Copilot studijā, kas ir low-code vide, jeb vide, kurā mēs ar vai bez programmēšanas zināšanām varam izveidot jau aģentu sistēmas, kuras tostarp var veikt darbības autonomi. Tas ir tāds kopskats, lai saprastu šo te bildi, kāda veida aģenti vispār dzīvo Copilot vidē, jeb Copilot ekosistēmā. Un kā jau mēs runājām, tātad šodien ir plāns uztaisīt 3 aģentus. Mēs sāksim veidot šo te pirmo aģentu, un lai tu varētu izveidot šo te aģentu, tev šobrīd būtu jāaiziet uz M365 Cloud Microsoft chat, vai otra iespēja ir, pieņemsim, atvērt Teams vidi. Tāpat tās ir iespēja izmantot desktop aplikāciju vai kombināciju Windows C, ja tev ir uzstādīta iespēja atvērt Copilot tādā veidā. Tad dodamies uz šo te vidi, kas ir M365 Cloud Microsoft chat. Kā jūs varat redzēt uz ekrāna, tātad šādi izskatās šī te Copilot vide. Kā jau tika teikts, aģents ir principā gatavs tevi atbalstīt 24/7. Un šeit uzreiz tas uzraksts sveiki, kā varu jums palīdzēt. Mēs šodien neapskatām citas funkcijas, kā tikai aģentu veidošanu šajā video. Tātad pirmais aģents, ko es vēlos izveidot, ir aģents, kurš palīdzēs rakstīt, ja veidot tekstus latviešu valodā labāk. Ko mēs darīsim? Tātad klikšķināsim uz jauns aģents. Tātad šeit ir jauns aģents. Un ja gadījumā kādā brīdī tev liekas, ka es runāju mazliet ātrāk, droši iepauzē, paskaties un atkārto darbības. Tātad klikšķinām jauns aģents. Un veidojot aģentu, pastāv principā divas tādas pamatiespējas, kā tu vari veidot šo te deklaratīvo aģentu. Aģentu veidošana notiek aplikācijā Agent Builder, un, kā jau es teicu, šobrīd mēs atrodamies Copilot vidē, kas ir pieejama jebkuram. Un kā mēs varam zināt, ka šis ir parastais Copilot? Pirmkārtām varam redzēt apakšā informāciju Copilot Chat Basic, bet vēl pavisam vienkārši veids, kā saprast, kāda ir šī te versija, ko tu izmanto vai ko tev darba devējs ir piešķīris. Mēs varam aiziet uz Copilot un paskatīties, vai šeit augšā ir redzams koferītis vai globusiņš. Citās vietās vai vidēs, pieņemsim Teams vidē, tur ir opcija darbs vai šie te webiskie resursi. Tātad, kā var redzēt, šeit man nav iespēja izmantot koferīti vai darba vidi, tātad man ir šī te vienkāršotā Copilot vide. Atgriežamies pie aģentu veidošanas. Tātad klikšķinām jauns aģents. Un tātad šeit ir iespēja izmantot Describe un iespēja izmantot Configure. Šajā konkrētajā gadījumā es sākšu ar to, ka es izmantošu opciju Configure. Ko es darīšu? Es izvēlēšos jau vienu no Copilot iebūvētajām aģentu struktūrām. Un šajā gadījumā es vēlējos uzbūvēt aģentu, kurš palīdzēs rakstīt man lietas labāk.
Attiecīgi, iedomājamies situāciju. Ja ikdienā sanāk strādāt ar lielu dokumentu apjomu un sanāk nepārtraukti vienmēr vaicāt čatam, klausies, palīdz man uzlabot šo tekstu, to tekstu un tā tālāk. Tad aģents ir tas tā kā veidojums, kuru izveidojot, tev nevajadzēs atkal un atkal atkārtot šīs te instrukcijas. Tas nozīmē, ka tev nevajadzēs būt kā tādai saplēstam atskaņotājam, kurš visu laiku atkārto vienu un to pašu. Tu varēsi vienkārši ielikt šo te tekstu, un attiecīgi aģents, pamatojoties uz šo te tekstu, uzreiz veiks vajadzīgās darbības. Tātad Writing Coach. Klikšķinām uz Writing Coach. Kad esam uzklikšķinājuši uz Writing Coach, varēja pamanīt, ka sistēma ielādēja dažādu informāciju apjomu, kā piemēram aģenta nosaukumu, aģenta aprakstu, instrukcijas, un attiecīgi tur knowledge un capabilities risinājums. Kā var redzēt, tad standartā šis aģents šobrīd ir angļu valodā. Es pieļauju, ka varbūt tās kādam vai kādai no jums daudz ērtāk varētu šķist. Es gribētu tomēr, lai tas viss ir latviešu valodā. Un šeit ir iespēja to izdarīt super vienkāršotā veidā, kā padarīt šo te aģentu uzreiz latviskāku. Tad mēs atgriežamies uz sadaļu Describe, tad klikšķinām uz Describe, neko šeit nemainot. Un sakam, ka visas instrukcijas vēlos latviešu valodā. Tad tas, ko mēs mēģinām pateikt, ka aģentam attiecīgi vajag būt latviskotam šajā konkrētajā gadījumā. Lasam, kas tur ir, tātad jātulko Writing Coach instrukcijas. Tā doma ir tāda, ka es šobrīd, veidojot aģentu, pasaku, ka es gribu, lai man šeit visur agent preview, piemēram, šie te visi sākuma prompti, jeb sākuma uzvednes ir latviešu valodā, lai patiesībā arī paši instrukcijas ir latviešu valodā, lai es varu vieglāk ar viņām operēt. Pat ja aģents, piemēram, jums ir izveidots angļu valodā, tur spāņu, poļu valodā, tas nenozīmē, ka jūs nevarat viņu ikdienā izmantot citā valodā. Bet es pieļauju domu, ka tas var būt ērtāk, ja uzreiz ir visas šīs te pamatu uzvednes latviski. Tātad, tulko Writing Coach instrukcijas. Tātad palaižam šo te uzvedni, un skatāmies, kā aģents pārtulkos pats sevi. Tātad sanāk tā, ka mēs, veidojot aģentu, pasakam aģentam, ka mēs gribam, lai viņš ir latvisks aģents. Un tie, kas no jums jau ir acīgāki, pamanīja, ka kaut kādā brīdī šeit šīs te sākuma uzvednes jau ir latviešu valodā. Tā kā šobrīd mēs no angliskā aģenta uztaisījām šo te latvisko aģentu. Skatāmies, kas te ir tā kā noticis. Tātad Writing Coach, tas ir rakstīšanas treneris, palūdz uzlabot rakstīšanas prasmes un sniedz konstruktīvu atgrieznisko saiti. Tad novērtē manu tekstu, mainīt e-pasta toni, tulkot tekstu, apkārt instrukciju rakstīšanā. Tātad šīs visas uzvednes, kuras mēs redzam šeit, un kopumā viņas ir 6, mēs varam pamainīt sadaļā Configure. Tad atgriežamies atpakaļ uz sadaļu Configure. Un ko mēs te varam izdarīt vēl? Esot šajā te sadaļā, mēs varam klikšķināt uz zīmolīti. Tad zīmolītis dos mums iespēju nomainīt vizuālo identitāti mūsu izveidotajam aģentam. Piemēram, redzam, ka šeit ir generate. Tas nozīmē, ka mēs varam šeit ierakstīt, ka aģenta vizuālai identitātei, piemēram, ir, jābūt ar cita veida pildspalvu vai, pieņemsim, ar pavisam kaut ko citu. Tas nozīmē, ka iebūvētais designer risinājums pats uzģenerēs mūsu aģentam jaunu vizuālo identitāti. Kāpēc tas ir būtiski? Ja mēs veidojam daudz dažādus aģentus, mums kaut kādā brīdī varētu būt viņu tik daudz, ka mēs vienkārši varētu sākt apjukt. Līdz ar to aģentus veidojot, daudz labāk, ja gan to nosaukums, gan vizuālā identitāte uzreiz palīdz jums ikdienā saprast, kas tad īsti vai kāda loma ir šim te manam aģentam. Es te neko nemainīšu caur Generate, caur Browse. Tas nozīmē, ka jūs varat izvēlēties kādu no ikoniņām. Un visbeidzot, Upload nozīmē, ka jūs varat augšuplādēt jebkuru citu attēlu, kas, pieņemsim, atrodas jūsu atmiņu krātuvē,
un izveidot šo digitālo identitāti balstoties uz to. Šeit mēs neko nemainīsim, bet droši spēlējieties un izdomājiet, ja gadījumā jums vajag kaut ko pamainīt. Atgriežamies atpakaļ pie citām lietām, ko vēl mēs varam darīt. Mēs varam mainīt aģenta vārdu. Piemēram, es teikšu rakstīšanas palīgs. Jā, rakstīšanas palīgs. Es vēlos šo aģentu tā nosaukt. Tad description mēs varam neko nemainīt, un te ir šīs instrukcijas. Kas attiecās uz instrukcijām, tad ja tiek izmantoti jau iebūvētie aģenti, jeb šīs struktūras, ko Microsoft piedāvā, jūs pamanīsiet, ka šīs instrukcijas ir diezgan detalizētas, strukturētas, bet tas nenozīmē, ka jūs nevarat tās mainīt. Jūs jebkurā gadījumā varat izlasīt šo tekstu, jūs varat izmantot pat aģentu vai arī tērzētavu, lai patiesībā pamainītu šīs instrukcijas, nepārakstot paši tās ar roku. Citu opciju iekopējiet TXT failā, Word failā, izlasat kārtīgi un saprotat, gribas kaut ko citu šajā visā. Bet, ja jūs gadījumā gribat redzēt arī visas instrukcijas uzreiz, šeit, apakšējā stūrītī, jūs varat uzbraukt un pavilkt attiecīgi šo opciju. Vai nu palielināt, vai nu samazināt. Kā var redzēt, tad kopējais instrukcija apjoms ir līdz 8000 zīmju. Tas patiesībā ir diezgan daudz. Jā, tas varbūt tās kaut kādās situācijās varbūt to ierobežojušs faktors, bet, ja padomā, ka šobrīd mēs veidojam šo aģentu, kas ir bezmaksas aģentu veidošanas iespēja, jeb nekas nav bez maksas šajā gadījumā, šī licence, jeb šī iespēja jau ir iekļauta jūsu Microsoft licencē, 8000 zīmju var diezgan daudz un visu kaut ko izstāstīt, ko jūs gribat, lai jūsu aģents veic. Tad nākošie elementi ir zināšanas, jeb respektīvi knowledge base. Ja mēs runājam par šo maksas versiju vai bezmaksas versiju, tad fundamentāla atšķirība ir tāda, ka maksas versijā, tas, kas ir šī M365 Copilot, jūs varat pievienot savus failus. To mēs notestēsim pēc tam vēlāk. Šeit, šajā bezmaksas versijā, jūs varat izmantot interneta resursus, bet tas nenozīmē, ka jūs nevarat katru reizi aģentam augšuplādēt failus, tādējādi apējot mazlietiņās šo iespēju, ka obligāti ir jāizmanto tikai šī zināšanu bāze. To mēs izdarīsim būvējot otro aģentu. Un capabilities, jeb tās spējas, ko jūsu aģents var darīt. Viena no tām ir veidot dokumentus, piemēram, Word, Excel vai PowerPoint, un cita opcija ir veidot šīs bildes. Ja mēs gribam, lai mūsu aģents spēj darīt vienu vai otru darbību, klikšķinām šeit, un attiecīgi iespējojam šīs funkcijas. Manā gadījumā tas nav nepieciešams, es neko nemainīšu. Un, kā jau tika minēts, tad ir iespēja pielikt šīs sākuma uzvednes. Kāda ir šo sākuma uzvedņu funkcija? Tad iedomājieties, ka jūs esat uzbūvējuši aģentu, kurš jums būs, OCR, jeb Optical Character Recognition, darbinieks. Tātad jūs iemetat bildi, un jūs gribat, lai attiecīgi šī bilde uzreiz tiek pārveidota tekstuālā formātā. Tātad ar šīm pamata uzvednēm jūs varat ieprogrammēt vai definēt tās pamata darbības, ko jūs gribat, lai jūsu aģents veic. Šis konkrētais aģents ir rakstīšanas palīgs, bet OCR tika minēts kā piemērs. Ja mēs redzam, ka kaut kas ir lieks, mēs varam vienkārši dzēst, klikšķinot uz šo miskastes ikoniņu, vai, ja mēs gribam pamainīt šo instrukciju, tad mēs vienkārši klikšķinām iekšā šajā title vai message. Tad title ir tas, ko jūs redzat šeit, novērtē manu tekstu, un message ir tas, kas tur ir jau iedefinēts. Un tas message patiesībā ir kā šī sākuma uzvedne, kuru jūs izmantosiet, lai realizētu kaut kādu konkrēto darbību. Mēs varam neko nemainīt šajā situācijā, un ja mēs vēlamies gadījumā notestēt savu aģentu uzreiz, pirms mēs viņu publicējam, tad šī ir tā iespēja. Šis ir tas agent preview vai try it loks. Idejiski, uzbūvējot savu aģentu, noteikti neiesaku apstāties pie pirmā rezultāta. Tas nozīmē, ka iterācijai ir fundamentāla nozīme, lai jūs panāktu vēlamo rezultātu.
Tad te mēs varam notestēt. Es neko netestēšu. Šajā brīdī es palaidīšu aģentu tā kā dzīvē, ļaušu viņam dzīvot, un tad mēs notestēsim, kā tad attiecīgi aģents veids šīs te darbības. Lai mēs saglabātu šo te aģentu, tad redzam augšējā labajā stūrī. Tur ir rakstīts draft auto saved, kas nozīmē, ka it kā jau drafts ir saglabāts, bet joprojām aģents patiesībā neeksistē. Tas, ko mums vajag izdarīt, jāuzklikšķina create. Klikšķinām create, un tajā brīdī notiek šis te maģiskais process, ka aģents tiek uzbūvēts. Un tā tad, ko mēs varam darīt? Mēs varam pirmām kārtām doties uz aģentu. Tas nozīmē, ka klikšķinot šo pogu, mēs aiziesim uz šo te ekrānu, kur mēs varam sākt ar viņu jau darboties. Tie, kas no jums jau bija acīgāki, pamanīja, ka mans rakstīšanas palīgs jau ir parādījies starp maniem aģentiem. Tātad kreisajā pusē tie ir mani aģenti, kuri ir uzbūvēti un kurus es varu ikdienā lietot. Savukārt, ja mēs vēlamies ar šo te aģentu dalīties, mums ir jāklikšķina poga Share, un mēs varam definēt, ar ko mēs vēlamies dalīties. Vai nu mēs definējam, ka dalīsimies ar konkrētiem cilvēkiem organizācijā, piemēram, iedomājamies situāciju. Jūs esat mārketinga daļas darbinieks, vai cilvēki, kuri atbild par komunikāciju, un kāds no jums ir izveidojis aģentu, kurš palīdz gatavot preses relīzes, piemēram. Šī varētu būt laba iespēja, kā jūs šo te aģentu, lai katrs neveidotu savējo, vienkārši uztaisat, padalāties un attiecīgi cilvēki var lietot. Tikpat labi, tas ir tas pats aģents, ko mēs šobrīd izveidojam, kas ir rakstīšanas palīgs. Te gan es ieteiktu pie rakstīšanas palīga, noteikti katram mēģināt izveidot savējo, it īpaši, ja jums ir kaut kāds specifiskāks rakstīšanas stils vai vajadzība. Un visbeidzot, mēs varam dalīties ar aģentu visā organizācijā. Tas nozīmē, ka tad, ja mēs esam izveidojuši šo aģentu un gribam, lai visi cilvēki organizācijā lieto, šī ir tā iespēja, kur to paveikt. Es nedalīšos ar šo te aģentu, tā esam ciet, un vienkārši klikšķinām Go to Agent. Tātad mēs jau redzējām šīs te sākuma uzvednes. Šeit redzamas ir šīs te 3, un šeit parādās arī šī te 4. Tātad, ja mums būtu ievietotas vēl tās 2, tad maksimums, ko jūs varat pie šīm te pamata uzvednēm pievienot, ir 6 dažādas uzvednes. Un notestēsim savu aģentu, vai un kā viņš darbojas. Viena no opcijām ir tāda, ka es varu kopēt, jeb attiecīgi līmēt šo te tekstu no kaut kurienes. Cita opcija ir attiecīgi izmantot kaut kādas iebūvētās funkcijas, un viena no tām ir, piemēram, izmantot slash. Šeit uz ekrāna es esmu uzklikšķinājis slash, un tas nozīmē, ka sistēma redz attiecīgi, kādi bija šie te nesenie pievienotie faili, kurus es varu izmantot, lai šajā gadījumā es vēlos vienkārši notestēt, kā mans rakstīšanas palīgs darbojās. Sākumā uzklikšķinām novērtē manu tekstu, tātad sniedz detalizētu un konstruktīvu atgrieznisko saiti par manu rakstīto tekstu. Te es varu klikšķināt slash, un tas nozīmē, ka es šobrīd esmu uzrakstījis pamata uzvedni, un tā vietā, lai kopētu šo te tekstu, es varu pievienot uzreiz jau kaut kādu failu. Es izvēlēšos attiecīgi šo te CV Egita Smaidīgā. Informācijai šie ir tikai un vienīgi testa dati, tur nav vispār reāli cilvēki iesaistīti. Ja gadījumā kādam ir paveicies ar tik skaistu uzvārdu, tas ir super, bet tas ir tikai testa variants. Uzklikšķinām un palaižam šo te aģentu rīkoties. Skatāmies, kāds būs rezultāts, tad rakstīšanas palīgs. Teicam paldies Arturu, ka augšuplādēju dokumentu, zemāk sniedzu detalizētu profesionālu konstruktīvu atgrieznisko saiti, tad kopējais iespējas. Tad CV ir labi strukturēts, profesionāls un tā tālāk, stiprās puses, uzlabojuma iespējas, kontaktinformācija. Tātad man tur tika minēts e-pasts, piemēram, gmails.com, iespējams kā vieturs, bet reālā CV versijā tas izskatītos kā kļūda. Tātad, tā potenciāli ir kļūda, un kā jau es teicu, tie ir testa dati, tātad sistēma ir šo te konstatējusi. Tad profila sadaļa garākā CV daļa, to vajadzētu koncentrēt, un tā tālāk. Darba pieredzē ieteicams pievienot konkrētas ciparus katrai lomai, izglītība ļoti labi, tonis,
kopsavilkums, tātad ir arī kopsavilkums. Un mēs, protams, varam arī skatīties, ko aģents vēl piedāvā. Viena no opcijām, protams, ir sekot šīm te uzvednēm, kuras jau Microsoft Copilot man piedāvā, un skatīties, vai tas kaut kādā mērā konceptuāli man liekas iederīgi vai nē. Cita lieta ir vienkārši atgriezties uz šo te failu, veikt šajā failā tās izmaiņas, nu un attiecīgi izmantot šo te jaunradīto rezultātu pēc vajadzības. Šī uzdevuma būtība nav skaidrot, ko mēs darām tālāk, tas ir vienkārši, lai parādītu, kā mēs patiesībā veidojam aģentu. Nu, un, protams, mēs varam arī līmēt iekšā tekstu, mēs varam iemest arī cita veida failus, tos ar PowerPoint dokumentus, Excel dokumentus, un gadījumā, ja mēs esam konstatējuši, ka aģents kaut kādā mērā neveic tās darbības, kā man gribētos, vai, piemēram, liekas, ka šis ir super gara. Es negribētu, lai viņš man ir tik, tik detalizēts. Mēs vienmēr varam klikšķināt uz 3 bumbiņām šeit kreisajā pusē, rakstīšanas palīgs, un tas, kas notiks, parādīsies vairākas opcijas. Tātad rediģēt, atinstalēt un kopīgot. Ja mēs klikšķināsim atinstalēt, tas nozīmē, ka mēs aizsūtīsim mūsu aģentu tādā aizmirstības dzīvē. Tas nozīmē, ka tas aģents principā pazudīs no šejienes un vairāk nebūs pieejams. Mēs klikšķinām rediģēt un atgriežamies atpakaļ šajā sadaļā Configure, kur mēs varam konfigurēt šos te elementus. Un tad skatāmies, kurā vietā attiecīgi aģents veic šīs te konkrētās darbības. Mēs varam vienkārši definēt, lūdzu, sniedz man tikai un vienīgi konstruktīvu viedokli, 3 teikumos, bez liekvārdības un tam līdzīgi. Un tādējādi mēs varam pielāgot aģentu tai funkcijai, jeb lomai, kas mums šķietās iederīgi. Tas ir tik vienkārši, kā mēs varam izveidot aģentu caur opciju Configure. Un pie Configure jūs jau pamanījāt, ka tur ir daudz un dažādi varianti, kurus kaut kādi iebūvēti aģenti, kurus mēs varam izmantot. Tur bija Idea Coach, tur bija attiecīgi aģents, kurš palīdz tulkot materiālus un kas tik vēl ne. Tā kā varam izmantot tos kā pamatbāzi, gadījumā, ja mums nav ideja, kādu man tad īsti aģentu vajadzētu vai nevajadzētu, vai arī sākam veidot no nulītes. Un tagad mazliet atgriežoties pie prezentācijas, es vēlētos pieķerties tādai fundamentālai domai. Es saprotu, ka mēs dzīvojam laikmetā, kur darba devējs, tostarp arī valsts un pašvaldību iestādē saka, jums vajag mēģināt, un tur tiešām ir daudz visādas opcijas un varianti. Viņiem ir taisnība, tiešām aģenti var atslogot jūsu ikdienu daudz un dažādu mazāku vai lielāku darbiņu veikšanai. Sākot ar to, ka tie, kuri nodarbojas vai ir komunikācija departamentā, aģents var palīdzēt jums veidot jaunumu lapas, piemēram, tieši tādā veidā, kā jūs to darāt priekš savas pašvaldības iedzīvotājiem, var palīdzēt plānot kultūras pasākumus. Principā ir daudz dažādas opcijas, ko un kā aģents var tiešām uzlabot šo te ikdienu. Bet, lai to vispār darītu, mans ierosinājums ir, ka jūs vienkārši noliekat sāņus telefonu, noliekat sāņus datoru, un tā mierīgi pasēžat un padomājat, kuras no manām darbībām ikdienā atkārtojas, kuras man tā regulāri ir jādara. Jo, ja gadījumā tas ir kaut kas, kas uzpeld vienreiz, tam vispār nav nekāda nozīme. Savukārt, ja jūs redzat, ka šī te konkrētā darbība ir jādara atkal un atkal, kaut vai tie paši e-pastu un e-pastu atbildēšana, jo ne visiem ir paplašinātās versijas, ne visiem būs paplašinātās versijas, e-pastu tāds atbildētājs arī ir viens no uzdevumiem, ko jūs varētu uzticēt šim te deklaratīvajam aģentam. Attiecīgi jūs iekopējat savu e-pastu, respektīvi to, kas jums ir atsūtīts, un jūsu aģents spēs atbildēt uz šo te e-pastu, jo īpaši, ja tas ietver, kaut kādu svešvalodu. Es nesen runāju ar jauku kundzi, kura stāstīja par to, ka aģentu viņai nav, bet viņa bija tiešām riktīgi par un ap to, ka mākslīgajam intelektam jābūt ir un attiecīgi tas ir jāizmanto. Un tad viņa minēja, ka viņai sanāk ikdienā rakstīt, ik pa laikam tādus bargākus, e-pastus. Un attiecīgi viņa uztic šo te, čatam, jeb tērzēšanas funkcijai. Un
tā noteikti ir tā opcija, ko var uzticēt aģentam. Jo gadījumā, ja jūsu loma ir, piemēram, veikt kaut ko, kaut kādā noteiktā darbībā, tas ir superīgs pamats, lai jūs vienkārši varētu sevi atslogot un pastāstīt šim te aģentam, klausies, man vajag, lai vienmēr, kad es iekopēju šo te, nezinu, ēpastu, tu viņu pārveido mazliet, nezinu, bargāk, mazliet profesionālāk, lai viņš tiktu sagatavots vienā vai otrā valodā. Tā kā, to use case tiešām ir ļoti daudz, bet neviens jau neveidos tos deklaratīvos aģentus jūsu vietā. Jums pašiem nāksies piesēst, pašiem nāksies izdomāt. Ja gadījumā, un noteikti tā arī būs, valsts pārvaldē nāks citi autonomie aģenti vai uzdevuma aģenti, kuri veiks šīs te jau komplicētās darbības. Tie tā kā nāks vairāk no vadības puses. Bet to ikdienas darbiņu veikšanai, neviens nesēdēs jūsu vietā, nebūvēs šo te deklaratīvu aģentu. Tā kā apsēdies, padomā, kādas ir tās lietas, ko tu dienā atkal un atkal dari. Varbūt tas ir uzdevums, ko tu pildi tikai reizi nedēļā, reizi mēnesī, gatavojot kaut kādu atskaiti. Tik un tā. Šī ir tā iespēja, ko tu vari uzticēt aģentam. Un tagad dosimies atkal pie aģentu būvēšanas, un šoreiz būvēsim jau aģentu, kas varētu būt noderīgs HR cilvēkiem. Tad atkal atgriežamies uz šo te M365 Cloud Microsoft chat vidi, un attiecīgi vai varam būvēt arī aģentu Teams vidē. Ja runājam par Teams vidi un aģentu būvēšanu tur, tad man ir pieredze, ka atsevišķi cilvēki viņi noteikti var būvēt aģentus, bet kaut kādā mērā, vai IT cilvēki, vai arī tā kā citu tiesību ierobežojumu dēļ, jūs nevarēsiet uzbūvēt aģentu Teams, bet tas nenozīmē, ka jūs nevarat uzbūvēt aģentu šeit, šajā te vidē, un tā labā ziņa ir, ka tas aģents, ko jūs uzbūvēsiet šajā te chat vidē, viņš arī automātiski parādīsies jums zem Teams. Tas nozīmē, ka Microsoft, kā jau tika minēts, ir ekosistēma, kas paģēr to, ka jūs varat tā kā viegli darboties vienā vietā, pāriet uz otru vidi, un attiecīgi šie te aģenti, jūsu sarunas, viņas joprojām tā kā būs pieejamas no daudzām un dažādām programmām, kas, protams, lielā mērā ir atkarīgs no tā, kāds ir jūsu Copilot licences veids, bet pamatā, jebkurā gadījumā jūs Microsoft Edge vidē vienmēr redzēsiet visas savas sarunas, bet par to jau var sīkāk izstāstīt citos video. Tad dodamies atpakaļ uz šo te aģentu būvēšanas vidi, un sākums tieši tāds pats, jūs jau zināt, nekas īpaši, nekas sarežģīts. Man tagad jānokopē būs tikai ātri vēl tā sacīt sākuma uzvedne manam aģentam. Dodamies uz iespēju jauns aģents, bet šoreiz mēs neizmantosim opciju Describe. Tas, ko mēs darīsim, mēs neizmantosim iespēju Configure, mēs izmantosim opciju Describe. Kāda ir atšķirība? Tātad vienā gadījumā, kad mēs esam configure, mēs sākam šo te aģentu veidot nosacīti no nullītes. Un mēs paši tā kā uzreiz tur liekam vai kopējam vai rakstam no jauna šīs te instrukcijas vai arī izmantojam Microsoft iebūvētās opcijas. Izmantojot Describe, mēs varam vienkāršā valodā, tīri kā mēs domājam, uzrakstīt, ko mēs gribam, lai mūsu aģents paveiktu. Kā piemēru šoreiz es vēlētos iedot šo, tātad salīdzini kandidātu CV ar darba sludinājumu un novērtē, kā tie atbilst amatam. Izveido tabulu un novērtē katru kandidātu dažādās kategorijās, pieprasa kandidātu CV, ja tie nav tavā rīcībā. Tāpat pieprasa darba sludinājumu, ja tev tā nav. Tātad, kā jau tika minēts, ir divu veidu opcijas, vai ir šī te paplašinātā licence vai nepilnā licence, bet tas nenozīmē, ka jūs nevarat caur šo te aģentu būvēšanu tik un tā tikt pie advancētām, iespējām vai veidiem, kā jūs varat optimizēt savu ikdienu. Ja mēs runājam par kandidātu CV izvērtēšanu, tad atcerāmies, ka atbilstoši šim te Eiropas Savienības datu regulējumam, teorētiski un praktiski, tātad lēmums, kas attiecās uz darbinieku pieņemšanu darbā, nevajadzētu atstāt aģenta ziņā. Bet te ir svarīgi saprast, ka ja gadījumā jūsu ikdienā ietilpst 100 vai 200 dažādu CV izlasīšanas un tam līdzīgi, te ir jautājums, kurš labāk spēs izlasīt un veikt šo te
priekšatlasi. Piemēram, ja jūsu amats ir, kuram jūs sagatavojāt šo te iespēju darbiniekiem kandidēt, ir saistīts ar klientu atbalsta centru, un jums piesakās cilvēki, kuri ir IT cilvēki vai cilvēki, kuri pavisam no citas nozares, šo te priekšatlasi noteikti var uzticēt arī aģentam. Tad esam iekopējuši. Un zināšanai jūs varat arī veidot uzvednes ar diktēšanu. Tad mēs kā cilvēki runājam 3 reizes ātrāk, nekā mēs patiesībā rakstam. Tad arī caur diktēšanu jūs varat veidot šīs te uzvednes saviem aģentiem. Klikšķinām, attiecīgi uz priekšu, un attiecīgi notiek atkal šis te maģiskais process, kura brīdī, aģents tiek būvēts. Skatāmies, kāds mums būs te rezultāts. Tātad Copilot ir izveidots aģents, kandidātu CV salīdzinātājs ar šādām galvenajām funkcijām. Tātad tas salīdzina kandidātu CV ar darba sludinājumu prasībām, novērtē katra kandidāta, attiecīgi šīs te, profesionalitāti un prasmes un tā tālāk. Un attiecīgi mēs varam šeit pāriet uz sadaļu Create, ne Create, bet Configure. Esam šeit. Te mēs varam jau mainīt mazliet šo te vizuālo identitāti. Kā jūs jau atceraties, mēs varam klikšķināt Browse, un mēs varam paskatīties, kas man te varētu būt interesants. Lai netērētu lieki jūsu laiku, es izvēlēšos vienkārši pirmo, kas ienāk prātā, tādu ikoniņu. Esam to izvēlējušies, kā var redzēt, tātad ir nomainījusies šī te vizuālā identitāte, un te atkal var redzēt šīs te instrukcijas, ko tieši manam aģentam būtu jādara. Atkal, mēs vienmēr varam atgriezties pie instrukciju mainīšanas, papildināšanas pēc jūsu ieskatiem, jo ir svarīgi aģentam ne tikai pateikt, ko viņam ir jādara, bet arī definēt kaut kādus ierobežojumus, ko noteikti nevajadzētu darīt. Mēs nemainīsim šo te knowledge, jo mums patiesībā nav šajā gadījumā iespēja pievienot kaut kādus iekšējos resursus, un mums arī nav īstas vajadzības tur aģentam likt veidot bildītes, kas attiecās uz pamatu uzvednēm, lai tad attiecīgi šobrīd paliek kā ir, jo mēs vienkārši gribam konceptuāli saprast, kā varam izveidot šo te aģentu, kas tiešām varētu būt praktiski noderīgs cilvēkiem, kur ikdienā nodarbojas ar jaunu darbinieku atlasi, piemēram. Klikšķinām Create, kad esam to izdarījuši. Tad skatāmies, kas tur notiks. Un Your agent was successfully created. Arī šajā gadījumā kandidātu CV salīdzinātājs ir tā kā parādījies manā ekrānā. Tas, ko mēs vēl varam darīt, ja gadījumā ir aģenti, kurus jūs plānojat izmantot ikdienā, gana daudz, un jums, pieņemsim, to aģentu jau paliek arvien vairāk, tur 10, 15 un tam līdzīgi, ir iespēja aģentus piespraust, jeb piepinot. Tādējādi tie aģenti, kuriem ir šī te pina opcija, vienmēr parādīsies augstāk, jeb tā kā būs vieglāk pieejami. Un ja jau tas saraksts ir izveidojies gaužām garš, tad vienmēr ir iespēja doties uz visi aģenti, klikšķinām visi aģenti, un šeit ir skatīt vairāk. Šī ir mana smilšu kaste, līdz ar to nepievēršam uzmanību nekāda veida nosaukumiem, un no šīs smilšu kastes jūs attiecīgi vienmēr varat piekļūt pie saviem aģentiem, ja viņi, jeb tie ir pazuduši no šejienes. Dodamies uz šo te testēšanu, kandidātu CV salīdzinātājs. Es teikšu kandidātu CV novērtēšanu. Uzklikšķinam un skatāmies, ko aģents man atbildēs. Lieliski, es varu salīdzināt kandidātu CV un izveidot vērtēšanas tabulu, taču man nepieciešams CV un konkrētā darba sludinājuma prasības. Tātad tas, ko mēs varam darīt šajā konkrētajā gadījumā, ir vairākas lietas. Viens, mēs varam teorētiski kopēt arī saiti no mājaslapas pie nosacījuma, ja šī mājaslapa nav ar kaut kādiem ierobežojumiem, kas neļauj aģentam piekļūt, nolasīt informāciju. Ja tā būtu kaut kāda iekšējā sistēma, un pieņemsim jums būtu pilnā licence, jūs mierīgi varētu arī iekopēt šīs te iekšējās saites, bet tas nav šī te uzdevuma tā kā stāsts. Mēs varam tikpat labi vienkārši kopēt tekstu vai augšuplādēt failu. Es paņemšu no saviem failiem šo te vakanci, tūlītās atgriežamies pie vakances, vakance pārdošanas speciālists. Tad es šo te vakanci augšuplādēju, un tātad
jāieraksta kaut kas skati, piemēram. Tas ir interesanti, ka joprojām Microsoftā nav šī te opcija vienkārši augšuplādējot failu, uzklikšķināt enter, lai cilvēkam nevajadzētu vienmēr kaut ko rakstīt. Es ceru, ka kaut kādā nākošajā versijā pie kaut kādiem nākošiem updateiem tas vairs nebūs jādara, jo tas liekas lieki. Tātad iedodam šo te vakanci, un paldies, darba sludinājums ir veiksmīgi ielādēts. Ko jau esmu ieguvis no sludinājuma? Tātad izglītība, profesionālā pieredze, attiecīgi, kas tur ir jābūt. Idejiski es meklēju kandidātu, kuram ir vajadzīga 10+ gadu pieredze, ka ir jābūt nozares zināšanām, siltumtehnikā un jābūt līderības prasmēm un tam līdzīgi. Un tagad atkal es varu darīt sekojošo. Vai nu es augšuplādēju šo CV, paņemot no kaut kāda sava foldera. Viena no opcijām ir attiecīgi pievienot darba saturu, var augšuplādēt attēlus un failus vai pievienot kaut kādus mākoņu datus. Šajā gadījumā es vienkārši paņemšu no savējā datora un iemetīšu šos te failus caur drag and drop funkcionalitāti. Šajā konkrētajā gadījumā tie ir 3 CV un palaižam šos te CV dzīvē. Tātad skatāmies, un atkal ir jāieraksta kaut kas. Te būs, piemēram, skatāmies, ko sistēma izdarīs. Tātad sistēma ir saņēmusi šos te 3 CV no kandidātiem, kas atkal, protams, ir testa kandidāti. Tātad vērtēšanas skala skaidrojums atbilst pilnībā, daļai atbilst, neatbilst. Un salīdzināšanas tabula. Tātad kritērijs, Egita Smaidīgā, Aija Foršā, Edgars Pīlēns, un tad šai te personai ir 12 gadu siltumtehnikā, vadījusi 10 cilvēku komandu, tieši siltumtehnikas pieredzi un tam līdzīgi. Un sistēma attiecīgi izvērtē to pēc šiem te kritērijiem. Tas, kas ir svarīgi saprast, ka šie te kritēriji, es tur daudz neiedziļinājos, kā konkrēti manam aģentam būtu jāizvērtē šie CV vai ko nedrīkst mans aģents darīt. Līdz ar to vienmēr ir iespēja atgriezties pie instrukcijām, lai definētu šos te ierobežojumus daudz skaidrāk, precīzāk, tā kā, pieņemsim, organizācija, tas ir būtiski. Un beigās aģents izlasa šos te CV un izveido šādu te kopējo vērtējumu. Es nesaku, ka tas derēs visiem, bet kaut kādā mērā tas noteikti var palīdzēt priekšatlases procesā, lai saprastu, vai tie CV, ko jūsu organizācija, piemēram, ir saņēmusi, vai viņi vispār sākotnēji atbilst tām pamata prasībām. Jo, ja, piemēram, cilvēkam ir jāprot, angļu valoda vai cita veida valoda, lai veiktu savus darba pienākumus un var redzēt jau no CV, ka nebūs tur, tad priekšatlasē noteikti šāds aģents noderēs. Tā kā tie ir tie 2 super vieglie veidi, kā jūs varat izmantot šos te deklaratīvos aģentus, jeb aģentus, ko var uzbūvēt jebkurš organizācijā, tostarp par šo te vienkāršoto licenci, jeb Copilot for All, un tās opcijas, un to variantu ir gaužām daudz. Tur vienkārši, kā jau tika minēts, piesēžam, padomājam, lai tīri tā saprast, ko es varu atdot šodien mākslīgajam intelektam, lai atslogotu savu ikdienu. Ja mēs runājam par mākslīgā intelekta aģentiem, tad ir arī svarīgi saprast, ka tie var būt tikpat labi noderīgi kā dzīvē, tā arī tā kā darbā. Un, protams, darbs arī ir daļa no dzīves, bet es domāju privātajā dzīvē, jo aģenti var palīdzēt jums arī veidot, ēdienreižu plānošanu, viņi var palīdzēt jums samanedžēt to pašu kalendāru un vēl daudz citas iespējas, bet par to mēs šodien šeit nerunājam, bet atkal padomājam, ka tas neatiecās tikai uz darba vidi, ka jūs varat izmantot mākslīgo intelektu arī, lai paši uzlabotu savējo ikdienu. Un kā jau tika solīts, mēs būvēsim arī aģentu, kas ir paredzēts, kur mēs varēsim novērot, kāda ir tad atšķirības starp šo te paplašināto licenci un to licenci, ko mēs šobrīd izskatījām. Tādēļ es pārslēgšos uz citu kontu, tātad kontu, kuram ir iespējota paplašinātā licence. Šo mēs varēsim. Un kā jau tika iepriekš minēts,
tad superviegls veids, kā saprast, kāda licence jums ir balstoties uz šo te koferīti, jeb darba režīmu un šo te tīmekļa režīmu. Kāda ir atšķirība? Tas ir pavisam vienkārši. Tātad, tad, kad jūs uzklikšķināt uz darba režīmu, sistēma izmantos piekļuves tiesības jūsu uzņēmuma, organizācijas datiem. Savukārt tīmekļa režīmā tas Copilot darbosies jau citādāk. Bet atgriežamies pie aģentu veidošanas. Aģentu veidošana ar, tā kā deklaratīvu aģentu veidošana ar paplašināto versiju vai ar šo te Copilot for All versiju neko patiesībā neatšķiras, izņemot vienu būtisku bloku. Tātad klikšķinām atkal jauns aģents un skatāmies, kādas ir šīs te iespējas. Tātad ļaujam, lai sistēma ielādē šo te logu, jo jāsaprot, ka sistēma vienmēr pieslēdzās mākonītim, kur, attiecīgi, lai saprastu, vai pirmkārt man ir iespēja veidot aģentus, lai pārliecinātos par citu veidu iestatījumiem, un te ir šis te loks atvērties. Arī šajā reizē es izmantošu tā kā describe opciju, tātad klikšķinu šo te uzvedni, kā šajā gadījumā mana aģenta uzdevums būs tā kā sniegt skaidrs, ātrs un precīzs atbildes par būvniecības saskaņošanas, atļauju un dokumentu jautājumiem, balstoties uz pašvaldību zināšanu avotiem. Tātad vēl viens tāds maza feature, jeb opcija, ko jūs varat izmantot, ir tajā brīdī, kad jūs būvējat aģentus, jūs varat izmantot šo te pievienot saturu opciju. Un, ja jums ir šī te paplašinātā licence, tad šis saturs var kļūt kā daļa uzreiz no zināšanu bāzes. Savukārt, ja jums šī te paplašinātā licence nav, tad šie te materiāli, ko jūs tā kā pievienojat, viņi kļūs par daļu no procesa, kad jūs būvējat šo te aģentu, bet viņi neuzglabāsies kā zināšanu bāze pēc būtības. To mēs pievienosim pēc tam klikšķinām, attiecīgi sūtīt, jeb turpināt. Un skatāmies, ko tur aģents būs izveidojis. Tātad aģents ir sagatavots ar nosaukumu būvniecības saskaņošanas palīgs. Mēs neatkārtosim vairāk tās visas citas darbības, ko mēs iepriekš darījām. Kā var redzēt, šeit, pieņemsim, nav izveidojušās sākuma uzvednes. To mēs varam izdarīt atkal tajā pašā sadaļā configure. Tātad zem suggested prompts mēs attiecīgi pievienotu vienu, otru, trešo, cik mums pēc būtības vajag, bet tas varbūt šajā gadījumā pievienosim vienu, tātad atbildi. Tātad atbildi uz pieprasījumu, tātad atbildi uz pieprasījumu, balstoties uz, es rakstīšu input, tas nav tik būtiski, protams, var formēt detalizētāk, skaistāk, bet šajā gadījumā tas ir tikai un vienīgi tā kā smilšu kastes aģents. Tātad tas, ko mēs atkal varam darīt, mēs varam klikšķināt create, bet pirms mēs to darām, mums vajag pievienot šo te zināšanu bāzi. Tātad, kā jau es teicu, tā fundamentāla atšķirība starp paplašināto vai Copilot for All versiju ir tāda, ka jūs redzēsiet šeit daudz vairāk ikoniņu. Tātad tas, ko mēs varam izdarīt, mēs varam pievienot attiecīgi SharePoint materiālus, mēs varam pievienot Teams pat sarunas, mēs varam pievienot e-pastus, mēs varam pievienot arī interneta resursus. Tad mēs pievienosim materiālus no šīs te sistēmas. Es vienkārši paņemu šajā gadījumā būvniecības atbilžu palīgs kā Word failu, bet, kā jau tika teikts, jūs droši varat pievienot arī SharePoint dokumentus un vēl visu kaut ko citu, kas šeit ir pieejams. Skatāmies, ka tas ir fails, kurā ir saģenerēti testa jautājumi, testa atbildes, nosacītāts biežāk uzdoto jautājumu loks. Šie te visi jautājumi un arī atbildes ir ģenerēts ar mākslīgo intelektu atkal tīri, lai demonstrētu, kādas ir iespējas. Kā var redzēt, tad attiecīgi šis te fails kļuva par daļu no zināšanu bāzes. Un tad varam klikšķināt create. Un sistēma ir tā kā attiecīgi izveidojis šo te aģentu. Un tad mēs varam notestēt šo te aģentu dzīvē. Tātad aizējam uz aģentu.
Un uzdodam aģentam, piemēram, jautājumu, kāds ir maksimālais pieļaujamais apbūves blīvums un stāvu skaits manā zemes gabalā. Tā tad skatāmies, kāda būs atbilde. Tā tad labi meklēšu. Ok, sistēma meklē. Ok, šajā pašā dokumentā, ko jūs esat izveidojis, ir skaidra atbilde uz jūsu jautājumu. Tad sanāk tā, ka es biju vienkārši iekopējis šo te jautājumu precīzi no turienes, bet mēs uzdosim arī citu jautājumu. Tas, ko mēs vēl aizmirsām izdarīt un kas noteikti ir jāizdara, mēs atgriežamies pie aģenta rediģēšanas funkcijas. Un es teicu, ka es vēlos balstīties uz maniem zināšanu avotiem. Tas nozīmē, ka man ir jāatcerās, veidojot aģentu, ka only use specified sources. Ar to saprotot, ka aģents nemēģinās meklēt internetā informāciju, kas nav visdrīzākais pa tēmai, vai varbūt arī patiesībā klai maldinoša. Tā kā to limit the results to specified sites, enter URL. Ok, only use specified sources. Klikšķinām šo, updateojam. Un tagad izdomāsim citu jautājumu manam aģentam, lai pārbaudītu, kā tas darbojas. Go to agent. Ok, kāds ir žoga maks augstums? Tātad skatāmies, kāda būs atbilde. Labi meklēju žogu maks augstums, redzēs, vai aģents, pieņemsim, uz to spēja atbildēt vai nespēja atbildēt. Diemžēl paredzētajā dokumentā nav informācijas par maksimālo žoga augstumu. Tad, ko tas nozīmē? Tātad iedomājamies situāciju, kā vispār šāds aģents varētu tikt izmantots. Viena lieta ir, ka mēs balstāmies uz informācijas avotu, kas šajā gadījumā bija tāds vienkāršs Word dokuments ar kaut kādiem 50 jautājumiem un atbildēm. Cita būtība ir, ka mēs organizācijas līmenī būtu augšuplādējuši, piemēram, visu būvnormatīvu, ka mēs būtu pievienojuši arī kopējos valsts vai pašvaldību noteikumus, kuru skaidrs, ka šāda veida informācija būtu pieejama. Veidojot šāda veida deklaratīvu aģentu, viena lieta ir, ka tas var tikt veidots šeit pat, attiecīgi Copilot vidē vai un cita lieta ir, kā šis aģents varētu darboties tādā praksē pēc būtības. Mēs šo aģentu varētu pārvietot uz Copilot Studio vidi. Šim aģentam varētu tikt iedota paplašināta zināšanu bāze, tostarp lielākas iespējas operēt ne tikai latviešu valodā, bet arī citās valodās, un mēs šo aģentu varētu publicēt, piemēram, pašvaldības mājaslapā. Tādējādi cilvēki, jeb potenciālie pašvaldības klienti, varētu šīs te atbildes jau daudz ātrāk iegūt. Vēl viena opcija, protams, ir nepublicēt to mājaslapā. Mēs varētu uztaisīt šādu veidu aģentu, kurš saņem iedzīvotāju jautājumus un, attiecīgi, balstoties uz šiem te jautājumiem, veids kategorizāciju, pēc kategorizācijas, attiecīgi, saprot, kuram no pašvaldību darbiniekiem šis jautājums ir visvairāk adresēts, un vai nu pārsūt, vai arī attiecīgi pirms pārsūtīšanas vēl sagatavo jau atbilžu paraugu, un tikai tad nosūta šo te atbildīgiem darbiniekam, tādējādi nodrošinot šo te human in the loop procesu, un darbinieks jau varētu izvērtēt, ok, atbildi ir labi sagatavota, es varu jau to sūtīt automātiski aģentam. Un to variantu un veidu, kā mēs varam veidot šīs darbplūsmas, ir patiešām daudz, kas ir dziļi saistītas ar organizācijas, riska apetīti, kas ir saistīts arī ar tehniskajām iespējām, finansiālajām iespējām, cik daudz organizācija var atļauties eksperimentēt vai investēt šāda veida aģentos. Un ja mēs gribētu pārcelt šo aģentu uzreiz uz Copilot Studio, tad mēs varētu aiziet uz rediģēt, klikšķināt Copy to Copilot Studio. Šis ir tikai koncepts. Par to, kā veidot aģentus Copilot Studio, mēs parunāsim citā video, bet idejiski tā ir tā galvenā atšķirība. Tātad, ja jums ir pilnā licence, jūs varat pievienot uzņēmumu knowledge resursus, kas bija šie te dažādās Teams sarunas, kas varbūt tās uzņēma SharePoint dokumentāciju un kas tik vēl ne. Tā kā kopumā mēs esam izgājuši tādiem straujiem soļiem, kā būvēt šos te deklaratīvos aģentus, un
kā sacīt, viena lieta ir zināt, otra lieta ir darīt. Un zināšanas bez tādas aktīvas darbošanās patiesībā ne pie kā tālu nenovedīs. Tāpēc mans ierosinājums jums visiem noteikti ir tā kā eksperimentēt. Tātad jūs droši attaisat vaļā savu Copilot chat vidi. Ideālā gadījumā jūs jau kopā ar mani gājāt cauri šiem te darbības soļiem, un uztaisat savu pirmo aģentu. Ja jums viņš nepatīk, atcerieties, jums viņš nav jāsaglabā. Jūs varat viņu jebkurā brīdī izdzēst, tā sacīt, attiestatīt, un attiecīgi būvēt no jauna. Un atceramies, iterācijai ir būtiska tā kā loma. Nepatīk, uztaisam jaunu, paskatāmies, darbojamies tālāk. Paldies visiem! Atā!